Tu ej pakaļ slēpēm, tu neej viens. Kur ir tavs wingman? Tu esi tas sakasījies visiem, ka tev nav neviens. Es tieši tā arī domāju. Nu, tas, ko mēs dzirdam no cilvēkiem, kas ir varbūt tuvāk biatlona virtuvei, Andrejam varbūt Latvijas komandā īsti wingman nav. Viņš ir vientuļais vilks. Viņš ir vientuļais vilks, bet spēcīgākais vilks. Jā. Viņš iet baram pa priekšu. Viņam piekabes nevajag. Viņš lētos pasažierus neņem līdzi. Viņš stopētājus neņem līdzi. Man vienkārši liekas, ka Andrejam nav Latvijas komandā. Zini, kas ir slidenais? Kad man saka, ka kautiņš nesot bijis, bet pagrūstīšanās esot bijusi. Pirksts, deguns, plecs. Nu, zini kā, ja ir bijuši tikai tā kā tad Andrejs ir nokritis. Un tad apmets vēl 4 kūleņus, lai ievilktos galvu grīdā, un pēc tam plecu vēl pret stenderi, un pirkstu vēl rādīs, un brīdis viņam viņus sagrābs. Es nezinu, kā citādāk. Pat trepēm varbūt nokritis. Tas jau ir atentāts. Čals tum līdz trepēm. Nē, varbūt tā istabiņa bija tieši pie trepēm. Un tad, ja viņš ir kritis uz trepēm, tad tur var pa ceļam degunu atsist kaut kā uz pirksta tīzlu un pie viena vēl plecu. Tas ir kaut kāds detektīvs skatījies. Lūk, tos viesus varbūt. Man nav tēt. Midsomeras slepkavības.